Saistībā ar Krievijas politiku un austrumu politiku gribētos šeit izdalīt trīs lietas, kas ir būtiskas pēdējā laika periodā. Pirmais ir jāatcerās, ka blakus mūsu Eiropas parlamenta vēlēšanām arī Ukrainā šodien norisinās prezidenta vēlēšanas. Ir ieradušies arī Latvijas novērotāji no citām valstīm. Un, protams, ka arī Krievijas puse šeit nesnauž. Un mēs varam teikt, ka pēdējā laikā ir izvērsta arī psiholoģiskās operācijas pie Krievijas robežām, kas nozīmē joprojām karaspēku koncentrāciju, joprojām iebaidīšanu un solījumu gan šiem separātistiem vai teroristiem par atbalstu sniegšanu, ja viņi spēs nodrošināt un noturēt savas pozīcijas Ukrainas austrumos un nepieļaut, teiksim tā, šo vēlēšanu veiksmīgu norisi šajos reģionos. Otrām kārtām ļoti nozīmīgs, protams, un uzmanības vērts ir jautājums par Putina pēdējo vizīti Ķīnā, jo šeit ir noslēgts līgums par gāzes piegādēm Ķīnai, kas, protams, no vienas puses ir vai tiek pārdots kā veiksmes stāsts Krievijai, kas saka, redziet, mums šeit ir alternatīvas arī gāzes piegādēm, mums nav jāsūta gāze tikai uz Eiropu. Tajā pašā laikā mums ir jāsaprot, ka tā Krievija var būt pierūzma. Jo pirmām kārtām šo gāzi Krievija varētu piegādāt tikai pēc 4–5 gadiem. Otrām kārtām tas atgādina par to, ka jau 20. un 30. gados Japāna bija pazīstama ar savu politiku, kas centās atrast resursu piegādātājus savai pieaugušai industrijai. Krievija arī Ķīnas izpratnē kļūst par resursu piegādātāju, un līdz ar to arvien vairāk atkarīgi ir tieši no Ķīnas tālākās attīstības un Ķīnas tālākās ietekmes. Nav garantijas, ka Krievija īstenībā to vēlētos. Bet Krievija sankciju rezultātā pēdējā laikā varētu būt zaudējusi ap 100 miljardiem, un tas tomēr par spīti samākslotiem smaidiem Krievijas politikā ir nopietnas trieciens. Treškārt, Krievija joprojām turpina demonstrēt savus militāros muskuļus pie Baltijas robežām, blakus izlūklidmašīnām un iznīcinātājiem, tā skaitā strateģiskiem bumbvedējiem. Pie mūsu robežām arvien vairāk parādās lidojošie helikopteri, kas nozīmē, ka šī Ostravas bāze arvien veiksmīgāk tiek izmantot. Un šeit atbilde ir viena. Pirmām kārtām mums jāsaglabāja vēsts prāts. Mēs esam NATO dalībvalsts un mēs esam spējīgi sev aizstāvēt, bet mums ir tajā pašā laikā veiksmīgi un mērķtiecīgi jāiegulda Latvijas aizsardzībā, palielinot aizsardzības budžetu un nodrošinoties gan ar novērošanas ierīcēm, gan arī ar tādiem ieročiem, kas vajadzības gadījumā ir spējīgi būt efektīvi tieši pret to militāro potenciālu, kas pēdējos gados ir veidots pie Baltijas robežām Krievijas pusē.